vispār vēl joprojām īsti nevaru pateikt, kas man ir kaiš. Un tad es tā kā paprasīju, kā tad ir ar to MS multiplo sklerozi, ko viņi atbildēja, ka MS visticamākais, ka tev nav, bet tas varbūt šajā gadījumā nebūtu tas sliktākais variants. Mani sauc Toms, man ir 33 gadi, un ar mani kaut kas nav kārtībā. Tātad īsā iepazīšanās montāža. Toms, es, dzimis audzis Marnēts Rīgā, lielāko daļu mūžu dzīvoju Ķengragā, skolu nepatika, bet pabeidzu. Patika filmēt visādas lietas, gan nopietnākas, gan netik nopietnas. Oh, hi everybody. Manam bērnības čomam Haraldam tētis strādāja televīzijā. Un kaut kādā brīdī, kad viņu laikam mainīja tehnika televīzijā, tad veco rakstīja nost, un viņš mums sadabūja videokameru. Bet to old school, kurā vēl liek iekšā videokasetes un filmē tādā veidā. Un tad, laikam, ka tur arī aizsākās kaut kāda tā mīlestība pret video veidošanu. Tātad, kas ir šis projekts? Kā jau es iepriekš minēju, kaut kas nav ar mani kārtībā. Tad plāns ir ar šī video palīdzību tā kā pastāstīt, kas ar mani ir noticis, ko es zinu līdz šim, ko es esmu piedzīvojis visā šajā laikā. Tad jau arī redzēs, varbūt video gaitā būs kaut kāda kustība uz priekšu, uz atpakaļ, kā es līdz tam esmu nonācis. Varētu jau teikt, ka aizmetņi kaut kādiem šitiem gļukiem sākās jau laika pirms tam, bet tas tāds spranda pasāpēja. Domāju, ka vienkārši tas no ilgās sēdēšanas pie datora, bet tad es tādu sākumu tam visam teiktu, ka tas varētu būt 2023. gada aprīlis, kad mēs ar draudziņiem savācāmies un aizdevāmies uz Budapeštu. Tad pēdējā diena Budapeštā, kad bija jau laiks doties projām, mēs ar autobusu aizbraucām līdz lidostai. Un, kad autobus piebrauc pie lidostas, tad visi ņem savus koferīšus un somas un visu. Un es tāpatās ņēmu savu mugursomu un nekā. Nešancēju labā roka, es nevaru pacelt mugursomu. Sajūta līdzīgi, kad tu esi nogulējis roku, ka tu viņu nejūti, tikai bez tām adatiņām. Bet, tā kā paķēru somu otrā rokā, uzmetu plecā, kā pārā no autobusu, viss forši, bet, kaut kas nav ar to roku. Atlidojām mājās, atpakaļ uz Rīgu, bet, Dana ar Rīgu nelikās mierā abas divas, ka vajagot aizbraukt pie ārsta. Un tā bija sestdiena pirms lieldienām. Aizbraucām ar taksi līdz slimnīcai, paņēmu savu kartes numuriņu, apsēdos uzgaidāmajā telpā. Pēc kaut kādām plus mīnus 15 minūtēm no dežūra ārsta kabineta iznāk ārā dāma gados, kas, asistenti, medmāsiņa kaut kas, viņi tagad aiziet pie cita pāra, kurš tur bija pirms manis, parunājās ar viņiem, pēc dažām minūtēm atnāk pie manis. Un jautā, kas tad ir tāds noticis, ka es tur sēžot. Es viņai saku un rādu, ka nešancē roka vienkārši, ka es viņu nevaru vāga pacelt un kur vēl virs pleca augstumu, un viņi prasa, vai es to roku es sasicu. Un ir tāds vienkārši, ja es būtu to roku sasicis, tad tas būtu skaidri tā problēma, kur ir radusies. Viņa saka, ka tur neesot jēgas sēdēt, un tad šitien te man tāpatās apskatīšot tikai ātrākā pēc kādām 3-4 stundām. Neesot nekādas jēgas. Es viņai prasa, labi, bet tad pie kā man griezties, kur man zvanīt, pie kā man vērsties. Viņa neko nezinot, bet te man neesot jēgas sēdēt. Liels paldies par palīdzību, izmet savu numuriņu, izgāja ārā, izsauc taksi, aizbrauc mājās, iesmērēja roku ar kaut kādu smēri, kas bija, pasūtīja vakariņas un metu mieru visam šitam.
Ar laiku roka mazliet atguvās. Tāpatās tur nekādas smagumus ar viņu baigos nevarēja celt, un tā kā nevarēja arī no augšējiem plauktiem tur lielās bļodas nocelt un tā, bet daudz maz bija fine. Problēma vairāk bija ar sprandu. Spranda sāka sāpēt arvien vairāk un vairāk, no tā, ka vienkārši tā kā baigi sāp. Pārgājus to, ka dažus labus rītus es pamostoties vienkārši kāds 10-15 minūtes pavadīju, vienkārši tā kā valdot asars no tā, cik ļoti sāp. Plus arī redze sāka čakarēties, jo tā kā man ir diezgan laba redze, bet nonāca līdz tam, ka, lai kaut ko saredzētu attālumā, man vajadzēja ne tikai apstāties, bet jau vajadzēja tā kā arī apstāties, aizvērt vienu acu un pagaidīt brītiņu, kamēr safokusējās. Un teikt, jā, tagad es redzu tur uzrakstu kaut kādā attālumā. Tad tā arī mani sakūdīja pierakstīties pie neirologa, ja kaut kas nav kārtībā. 2023. gada 30. jūnijas es dodos pie neirologa. Viņi man tur apskatīja, izpētīja, tur padauzīja rāmurīt un liek pildīt visu kaut kādus uzdevumus, kuros man nesaukas pārāk labi. Sevišķi vienā no uzdevumiem, kur viņi man lika aizvērt acis un iet taisnā līnijā, es 3 reizes izkritu. Tiešā vārda nozīmē, ka māsiņa man ķēri, es jau kritu pa labi. Pēc tām pārbaudēm viņi izrakstīja, ka man būšot jādodās uz slimnīcas stacionāru, padzīvoties tur un uztaisīt visas pārbaudes. Un viņai kā nosūtījuma iemesls bija aizdomas par MS, jeb multiplo sklerozi. Sveiki, mani sauc, es neesmu ārsts, tāpēc es varu arī kļūdīties. Un es jums mazliet pastāstīšu par to, kas ir MS, jeb multiplo sklerozi. Tiek uzskatīts, ka MS ir autoimūna saslimšana. Bojājums rodas tādēļ, ka organisma imūnā sistēma uzbrūk pats savas nervu sistēmas struktūrām. Parasti bojājums lokalizējas galvas smadzeņu baltajā vielā, stumbrā, kā arī bieži vien skar redzes nervus. MS nav pilnībā ārstējama slimība. Ārstēšanas mērķi ir samazināt iekaisumu un lai attālinātu nākamo recidīvu un mazinātu invaliditātes progresēšanu. 17. jūlijas 2023. gads es dodos uz slimnīcas stacionāru. Līdzi tur viss ķībiņas un planšets un vadi un sneki un viss kā vajag. Tā kā aizdodos uz turieni. Tā pati gaidīšanas telpa, kur aprīlī nekas nenotika. Sēžu ar savu numuriņu, palaižu pa priekšu čalu, kurš atnāk vienkārši tēkreklā, sasējas roku, vienkārši visu asinīs. Izstāst, ka tev bišķi fiksāk vajag nekā man. Kad pusstundas nosēdēju tajā rindā, iesauc man dežūru ar ārsta kabinetā, kaut ko tur parunājāmies, atkal tur visu kaut ko nomērīju, Tad aizgāju piereģistrēju man slimnīcā, un tur ierāda tādu pagaidu gultiņu, es tur viņā apguļos. Tagad atnāk tā dežūra ārsta ar savu asistenti, kaut ko parunājās ar mani, aiziet projām, atnāk atpakaļ, aizsūtu. Rītiņi atnāk, jautā, vai man neesat problēmas kā pa trepēm. Es viņai saku, ka es dzīvoju pirmajā stāvā, līdz ar to trepas nav mans biešs pretinieks. Viņi tur kaut ko nobubina tā domīgi, vienkārši aiztipina projām. Stundas apmēram atnāk. Saka, ka mēs meklējam tev šobrīd gultas vietu, tā kā būs jāpaliek par nakti slimnīcā, būs tur jātaisa vēl kaut kādas pārbaudas, jo ir aizdoms, ka tev ir audzējis. Ienākot palātā, māsiņa man pajautāja, vai man vajag pamperus, ko es tā viegli aizvainojumu atbildēju, ka nē, es pats varu aiziet līdz tubāram. Bet, izrādījās, ka no mūsu 4 džentlmeņiem, kas mēs palātā 13. bijām, vienkārši es vienīgais pats gāju uz tualeti. Pārējie visi izmantoja pamperu un citus parīkšu pakalpojumus. Un arī ienākot tajā palātā, vidējais vecums samazinājās apmēram uz pusi. Jo es neietilpu kategorijā 55 līdz 85. Turpmākajās dienās man durstīja un atņēma asinis un sūtīja uz kaut kādām pārbaudēm un dūra kaut kādas širds vēderā un vēl viss kaut kas, un IV dripi bija vēnā un viss kaut kas notikās. Un, tā skaitā arī MRI. Šķiet kāds 3 vai 4 reizes es biju uz magnētisko rezonanci tajās dienās. Sapratu, ka tajā Hellas mašīnā ir... nav pārāk interesanti, aizmigt nevar, jo es baidos, ka es sākšu kaut ko knosīties, dīdīties, un tad visā kā būs process jāsāk no jauna. Tāpēc es tur vienkārši guļu, un es saprotu, ka man nav tik daudz domu manā galvā, vienkārši vai pietikt visam tam laikam. Es pārcelēju kaut kādu filmu ainas vienkārši, kā viņas secīgi tur kadrējumi un visu sākumu filmām.
Tad es tā kā centos izštukot, kādu mūziku iet kopā ar to ritmu, ko rada magnētiskās rezonances mašīna. Kaut kādā brīdī arī iepeldēju vairāk dziļākos ūdeņos savās domās, bet no tā ātri vai tikt ārā, jo lai neiebraukt pa dziļu, kā saka. Pienāca nedēļas beigas. Es biju sarunājis, ka man rakstīs ārā, jo man jādodās uz kāzām. Tur negribīgi, bet piekrita, labi, rakstīs man ārā, iepilnāja tur to piekto devu vēnā. Un tad es māsiņai palūdzu, lai viņi to uzliek ekstra plāksteri tai vietai, kur viņi izņems katetru, jo, ja es dodos kāzām, man būs balts krekls, negribētu tur pēkšņi kaut kas tur piesūtās ar asinīm. Viņi to laikam uztvēra kā tādu šausmīgu aizvainojumu, jo tajā brīdī, kad viņai bija jāņem ārā to katetru, viņi tā diezgan brutāli izrāva man no rokas, tā ka vienkārši fucking sāpēja. Pirms doties prom no slimnīcas bija jāiet parunāties ar to ārstējošo ārsti. Pateicu to, ka pēc MRI un asins analīzēm vispār joprojām īsti nevarētu pateikt, kas man ir kaiš. Tad es paprasīju, kā tad ir ar to MS, multiplo sklerozi, uz ko viņi atbildēja, ka MS visticamākais, ka tev nav, bet tas varbūt šajā gadījumā nebūtu tas sliktākais variants. Viņi man pateica, ka tas 5 dienu aivīdrība kurss ir beidzies, vai es weekendā tagad kāzās, kamēr būšu atpūšos. Daudz ir atpūšos. Un tad pēc tam man sāksies ripiņu kurss, kur man jādzer 12 ripas dienā. Viena veida un otra veida ripas ir jādzer pa vienai tabletei 2 reizes dienā, respektīvi, lai tās 12 tabletes man nenobeigtu. Jā, jāizvairās no rūkstošiem burbuļojošiem dzērieniem. Tad, lai 1. augustā es esmu atpakaļ stacionārā uz jaunām magnētiskajām rezonancēm un citādām analīzēm pārbaudēm. Izrakstoties no slimnīcas, kā diagnoze tika noteikti Klippers sindroms. Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement response to steroids. Nesen atklāta centrālās nervu sistēmas iekaisuma kaita, kuri lielākoties ietekmē smadzeņu stumbru. Klippers atklāšana ir sarežģīta un paredz citu diagnožu izslēgšanu pirms Klippers diagnozes uzstādīšanas. Klippers sindroms ir ar dažādām metodēm apārstējams veselības stāvoklis, bet, cik saprotu, līdz galam neārstējams. 1. augustā tad es sakals apakojos un devos atpakaļ uz slimnīcu. Ienāk tur recepcijas nodaļā, savas nodaļas recepcijā, un tur ir arī mana ārste. Mēs parunājamies, un es viņai saku, ir foršāk, es varu jau rociņu pacelt un varu kaut kādus tekstus salasīt un tā, un ir labāk, un viņi tādi baigi forši, dodies uz savu mīļo 13. palātu, uz ko tā recepcijas dāma tāda, tur nav šobrīd vietas. Labi, es varu pagaidīt. Viņa man saka, pasēdi te patās gaitenī. Tajā dienā es gaitenī nosēdēju kaut kādas 7 stundas laikam, kuru laikā man vienreiz pasauca uz māsiņu kabinetu ielikt katetru, jo tajā dienā vismaz MRI man būšot. Yes. Man nav jāsmas, cik ilgi es jau biju nogulējis tajā aparātā, bet vienā brīdī man pavelk drusku ārā, un tā MRI dakteri saka vienkārši es beidzu knosīties. Es saku, es nekunosos, labi, viņi man tagad iestāvi atpakaļ, paiet pāris minūtes, atkal izķeksēja ārā, viņi saka, nē, tomēr vaini neesat manī, shit, šalak. Kad problēma esot ar katetru. Es prasu, ko darīsim, viņi saka, liksim jaunu katetru. Ielikt šitien te augstdālumā, visu šancē, varam turpināt. Tajā reizē es MRI aparātā uzstādīju savu personīgo rekordu, kas bija 1:12. Nav vēl joprojām tik daudz domu, ko ar sevi vienatnē tur tā domāt. Es atenterēju atpakaļ uz to savu neiroloģijas nodaļu. Recepcijas dāma vēl joprojām uz man tā mazliet skumīgi paskatījās un teica, ka vēl joprojām man neesot tā vietiņa un neesot gultas vietas nekur. Pēc kādām 2 apmēram vēl stundām es redzu pa gaiteni nāk mana ārste, kur pienāk skatās uz mani, klusē.
Pēc kādām 10 sekundēm viņi jautā, tev ir kas atbrauc pakaļ? Jā, protams, tūlītās sarunāšu, viss būs tajā brīdī. Tā kā nav idejas, kas atbrauks pakaļ, bet tas nozīmē, ka tas tiek otrā labākā lieta, ko viņi man varēja tajā brīdī pateikt. Pirmā būtu bijusi, ka tā kā viss ir cool un tā kā tas, kas man beidz nost, tā kā ir beidzis man beigt nost, kur pēdējā ripa no rīta var pieteikties Rīgas maratonam vai kaut ko tam līdzīgi. Viņi tur ļoti atvainojās par to, ka tā ir sanācis un ka neesot tā gultas vieta. Man bija tāds vienkārši, gaitens jau arī nav nevainas 7 stundas. Nākamajā rītā es atkal sapakojos un devos uz slimnīcu. Kad pusotru stundu nosēdēju gaitenī vienkārši atkal, tad atnāca ārsti, tā kā teica, ka varam iet palātā, uz ko es diezgan stūrgalvīgi atbildēju, ka ja viņi man laiž mājās, tad es labprāt nemandīšu gultu. Doktori piesēda man blakus, kādu brītiņu tā kā, atkal lūkojās uz mani un klusēja, tad kā nopūtās un teica, ka jaunie MRI rezultāti nav labāki par iepriekšējiem, bet nav arī sliktāki. Tas tā kā ir labas ziņas. Viņi teica to, ka tā kā, palīdzētu, ja man uztaisītu smadzeņu biopsiju, kas tā kā palīdzētu precīzāk noskaidrot, kas un kā kā rīkoties un tam līdzīgi. Ja es pareizi saprotu, tad tā biopsija ir tāda procedūra, kur man galvā izver caurumu, rādat paņem smadzeņu paraugus, tad viņi tur 2 nedēļas viņus pēta, un tad viņi tā kā var pateikt visu kaut ko. Ne. Precīzāk par to situāciju. Bet doktori teica to, ka tā kā nākamajā nedēļā savāksies koncīlijas, ka varbūt kāds tomēr piekritīs veikt to procedūru, kas, kā es smejoties, teica, ka apmēram viņi satiksies, izčikāsies un zaudētājs varēs man padarīt par dārzdeni. 11. augusts 2023. gads. Staigāju pa Alfu. Zvanu nepazīstams numurs. Es parasti tāds neceļu, jo tas ir spams. Šoreiz kaut kā jūtu, ka vajag pacelt. Paceļu man un saka klausulē. Sveiki, Tom. Te jums no slimnīcas zvana. Sveiki. Koncīlijas lēms, ka tā kā, tomēr gribot rakņāties manās smadzenēs patiešo. Dāma otrā galvā klausulē lietoja vārdus salīdzinoši droša procedūra. Uz ko man bija tāds, ko nozīmē salīdzinoši droša procedūra. Bet, tā tomēr esot invazīva procedūra, tāpēc tur esot tā kā kaut kāds iespējas bloknēm. Piedāvāja operāciju jau 30. augustā, uz ko es teicu, ka nē, bišķi pātra. Neātrā par kaut kādu septembra vidu, jo man to visu vajag tā kā, apsmadziņot un tā kā, ieņemt. Un arī no citiem apkārtējiem, plus arī pašam bija tāda sajūta, ka vajag tomēr pakonsultēties ar vēl kādu profesionālu, tā es sāku meklēt citu neirologu. Un kad man zvanīja painformēt par to, ka tas koncīlijs ir lēms tomēr, ka grib rakņāties manās smadzenēs, tā sieviete otrā klausulas galvā teica, ka tā kā, neesot man jēgas tur septembrī nākt uz to stacionāru un MRI, tas vienkārši esot tā kā laika un naudas izšķiešana vienkārši tā kā, ka vajagot to biopsiju taisīt. Bet tad vienā jaukā dienā man pienāk e-pasts no neiroloģijas nodaļas vadītājas. Viņai saka, tā kā, nē, man tā kā teica, ka neesot jēgas, jo, tā kā kājainā biopsija neko nedarīs tālāk. Jā, viņi esot informēti par koncīliju lēmumu, bet stacionāru un MRI vajagot tāpatās, lai tā kā varētu turpināt monitorēt visu. Man ir tajā brīdī tāds vienkārši tā kā, bet tad izlemiet vienkārši, kas man tā kā ir, kā pacientam vienkārši man viens ārsts kaut ko pasaka, un tad man tā kā jānoskaidro pie pārējiem, vai tas ir taisnība vai nav taisnība, tad stūp mazliet sajūta radās. Viņi man tā kā prasa, vai es varu tajā dienā atbraukt. Es viņai saku, ka nē, es strādāju, un tad viņi prasa, vai es varu nākamajā dienā atbraukt. Es saku, nē, man vēl ir jāstrādā, un tā kā vai šo riņķi dāns neturpināt. Es viņai saku, vienkārši tā kā, zin kā, nākamā nedēļa, es šonadēļ pabeidzu darbus, tad nākamā nedēļa es braucu turiem, bet es nepalieku pa nakti. Tā kā, es aizbraucu, noskanējos, braucu mājās, ja vajag, tad nākamajā dienā braucu atkal vienkārši, bet nekāda pa nakti paukšana nebūs. Ir kaut ko, bet labi, viņi tā kā piekrīt un saka, ka nākamajā tajā pirmdienā viņi tad man zvanīs vai sūtīs e-pastu, vienkārši precizējot tā kā, laiku dienu, kad man jāierodas slimnīcā. Ziņu no tās slimnīcas vai no viņas es neesmu saņēmis savu līdz par šai dienai.
Nu, tad es satikos ar kā vēlāk uzzināju krutāko neiroķirurgu Latvijā iespējams. Kurš tā kā paskatoties manu situāciju, man bildi teica, viņš tur arī baigi negribētu raktinēties iekšā, ka citējot viņu, ja nemaldos, cena varētu būt pārāk augsta. Viņš nedomāja tā kā finansiālā ziņā to. Nu, bet, ka viņš pacelšot manu gadījumu koncīlijam, nu, tad jau skatīsies, ko koncīlijas lēms. Nu, pēc dažām dienām man zvana, saka, koncīlijas lēms, ka man esot jāguļās tā kā atkal stacionārā uz visām pārbaudēm, bet šoreiz jau citā slimnīcā. Nu, mēs nospriežam, ka tā kā, tagad priekšā ir Ziemassvētki un jaunais gads, ka nav jēgas gulties slimnīcā, bet tad pēc svētkiem 2. janvārī es zvanu un dodos un viss notiek. Nu, slimnīcā īsti nebija vieta, tad es tur biju apslims, tad atkal nebija vietas un tādā garā, respektīvi, beigās es slimnīcā tiku 4. martā. Un tajā dienā man zvanīja no rīta kaut kādos 9 man tā šeit zvana un saka, ka man ir vieta, bet tikai tad, ja es 2 stundu laikā varu būt jau klātās. Jā, kas jādara vienkārši, tur pakojos kaut ko. Vajag pavemt, aizēju stoleti. Sapakojamies, viss tūlīt, iesim ārā pa durvīm, daram pieskatās man aizvest. Man atkal vajag pavemt, es atkal aiziet. Braucam uz slimnīcu, es tagad savā prātā kā jau štukoju, ko un kā es tur stāstīšu. Un viena no iekšējām tādām dilemmām ir vienkārši teikt ārstam, ka pēdējo 32 dienu laikā es esmu 15 no tām vēmis un pa vairākām reizēm dienā. Vai teikt, ka pēdējo 4 dienu laikā es esmu vēmis 10 reizes, 2 no tām bija šorīt pirms braukšanas uz slimnīcu. Nu, izspriežam, ka laikam, ka būs jāpastāst par abiem diviem, un tā varētu būt tāda interesējoša informācija viņiem. Ja slimnīcas recepcijā es atcerējos pajautāt par ēdienu, jo es jau 11 gadus neēdu gaļu. Es prasīju, vai var dabūt kaut ko bez gaļas, jo iepriekšējā slimnīcā vienīgā reize, kad es kaut ko tādu ieminējos par to, kad es neēdu gaļu, man pateica, man nekā bez gaļas nav, kaut kas nepatīk, var arī neēst. Ok, cool. Es reģistratūras dāmas saka vienkārši ja tas neesat medicīnisks iemesls, kāpēc es neēdu gaļu, tad sūdīgi man. Nu, tad, kad tev atnes griķis pārlietas ar balto mērci ar gaļu vai tur kaut kādu dārzeņu zupu ar vistas gabaliņiem, vienkārši nav baigi viegli pakasīt nost. Nu, tā kā to dienu laikā, ko es tur biju, pa lielam bija tāds siera gabaliņš, tad bija daudz maizes šķēles ar margarīnu, ar sviestu. Bija banāns, bija kāpostu salāti, kas bija viena diena ritīgi nice. Biezpiens ieriņš vēl bija, jā. Slimnīcā man atkal tur ņēma asinis un sūtīja uz rengeni, sūtīja uz elektrokardiogramu pie fizioterapeita, nāca uzdot visādus jautājumus par to, vai spēju norīt pārtiku, vai es neādu aizīties ar šķidrumiem un tādā garā. Un pārējā laikā es vienkārši gulēju savā vienai kamerā, plenus griestos vai kaut kādos brīžos tur centos vienkārši kaut kādas filmas pastīties, lai nesajūtu prātā un tā. Šo nākamo daļu es atļaušos nolasīt. Man knapi panesami sāp spranda un galva. Es vainoju to slimnīcas gultu un spilvens, no kuriem jēga tikpat liela kā guļot uz 2 tortīšu šķēlēm. Man nav spēka, knapi var aizsniegties pēc ūdens pudeles, lai padzertos. Nespēju pat īsti piecelties sēdus. Pāris reizes tomēr to izdarīju, bet tad spranda un galva sāk sāpēt vēl intensīvāk un nekas cits neatlika, kā likties atpakaļ guļus. Man izmērīja temperatūru, it kā 36,9 un spiediens arī esot normāls. Guļu blenžu griestos, ja nav spēka nekam citam. Pie uzkodu somas arī netiek, jo tas nozīmē piecelties sēdus, ka man vairs nav spēka. Viņš arī sāk krist cietšīrums. Man reāli ieslēdzas kaut kāda depresija. Man sāk šķist, ka es no šejienes ārā vairs netikšu. Viss tā sāp, spēka nav un ar to arī viss beigsies. Kaut kā 8:30 vakarā man atnāca ielikt katetru, tā kā tam nākamās dienas MRI. Nu, viņi tur uzliek rokas uzliek žņaugu. Meklē to vēnu, kaut ko tur čakarējās, atrod šadurs, izrādās katetra brāķis. Noņem to žņaugu, aiziet pēc jaunas katetras, atnāk atpakaļ, atkal liek žņaugu, meklē, tur kaut kādu 3. reizi atrod vēnu, vienkārši durbu garā. Tur šausmīgi atvainojās, saka, ka viņš šķil ir vēl otra roka. Viņi tagad tur uz otras rokas liek to žņaugu, vienkārši tur meklē, kur beigās atrod vēnu, bet saka, ka viņai pēc tās pirmās sačakarēšanās baigi trīcot roku. Nē, viņi tomēr iešā pasaukšo citu māsiņu. Pasauc citu māsiņu, tā atnāk, vienkārši atkal liek žņaugus, meklē kaut ko uzbrauc man, ka man esot šķības vēnes. Beigās uz kaut kādu 3. reizi atrod to vēnu, iedur, viss pārbauda katetru, ievērš to kaut kādu tur
testa brauciena viela, vienkārši tā kā, jā, viss ir cool, dodās abas divas projām. Es tā kā cenšos gulēt, un tā roka, kur man ielikt to katetru, vienkārši rītīgi sāp, vienkārši baigi samocīt. Pus arī tur tā spranda un galva, tā kā, bet, izdodas kaut kā iemigt. Pamodās kaut kādos 3 no rīta. Mēģināju nākamās 3 stundas vēl aizmigt. Īsti nesanāca. Tā roka, kurā katedra sāp, un sāds sāp, un spranda sāp, un galva sāp, un viss slikti. Ap 6 tad es sapratu, ka tā kā vairs nebūs nekāda gulēšanas, aiztenterēju zvans, tad noskavojos, iztīrīju zobus, pārģērbos, attenterēju atpakaļ uz savu gultiņu, iegāzos tajā un gulēju blendus griestos. Neilgi pirms kaut kādiem 9 rītā atnāk māsiņa, kur tad laidīs man katetrā iekšā tās zāles, tā kā vairs nepievēmt patiesības virtuvi, mērai. Un tagad laiž tās zāles iekšā, viens es jūtu, tā kā rītīgi sāp, ka viņas iet iekšā. Neko sakožu zobus, vienkārši māsiņa ielaiž tās zāles, dodās prom, pēc brīža man atnes brokastis. Pat visu notiesāja, tā kā viss skotējās ar mani. Bet tā, ka pēc brīža vienkārši sāk palikt slikti, vienkārši jūt, ka tā vemšana nāk. 10:22 ienāk māsiņa un saka, kad būs ātrāk tas autobuss, busiņš, kas vedīs uz magnētisko rezonanci, jo tā būs ātrāk. Es tā kā taisos un dodos uz busiņu. Labi, viņi tagad iziet ārā, es tur kaut ko cenšos sataisīties. Pēc minūtes viņa atkal ienesās atpakaļ un saka vienkārši, viss, tagad transports, viss jāskrien. Es vēl kaut ko pēdējo cenšos satentrēties, satuntulēties. Es izēju ārā, tiek līdz tam busiņam, iekārpos viņā iekšā, un mēs vienkārši 10 minūtes stāvam. Man tā bija jāsteidzās, kūdams, krisdams, un vienkārši 10 minūtes stāvam, un es cenšos nepievērt busu. Labi, pēc 10 minūtēm tā kā šoferis iedarbina busiņu, mēs 5 minūtes aizbraucam, esam galā. Man aizved līdz tam MRI kabinetam, nosēdiem pie viņas, sēžam, tā kā, man rīktīgi paliek slikti. Slikti man sāka palikt jau kādas 10 minūtes pēc ēšanas, bet tagad ir tā, ka, rīktīgi slikti. Kāds 10 minūtes vēlāk pavarās tā MRI kabineta durvis, un tā kā ārsts man aicina iekšā, viņš man parāda kabūzīti, kur es varu atstāt savu jaku un jostu un telefonu, visu pārējās lietas, un tad viņš saka, viņš man pasaukšot. Labi, viņš aizdodas prom, es tagad tur novalku jaku un sataisos tam MRI. Viņš sēžam man priekšā ar miskastu, kur es ceru, ka es nepievēmšu. Man pasauc uz to MRI, es ienāku kabinetā, apguļos, man uzliek to Hannibal Lectera kasti uz galvas virsū, tā kā mēs prasa, cik ilgi būs. Viņš saka 20-25 minūtes, šits jau īsais tā kā process. Pēc sajūtām, kāds 25 minūtes paiet, viņš tā kā man izķeksē ārā un saka, ka tagad laidīšu to kontrastvielu iekšā. Labi. Viņš tur kaut ko čīgājās, ņemās, prasa, kad likt to katetru. Es saku, vakarā. Tev jau viņā ir kaut kas laists. Es saku, no rīta tā kā zāles ielaid viņā iekšā. Tur kaut ko dīvaini, vai tur nesāp, vai tur kaut kas. Es saku, tā kā, nē, kā šķiet, ka viss ir ok. Viņš tā kā pieslēdz to kontrastvielu, tā kā viss tās, ka būs ok. 3 minūtes atpakaļ pečkā man jūt, kā tā roka fucking sāk sāpēt. Viņš man pirms tam jautāja, vai neesot tādas plēsošas sāpes. Tad tas, ko es sāku just tajā brīdī, kad es biju apakaļ MRI aparātā, vienkārši to varētu aprakstīt kā plēsošas sāpes vienkārši, bet tikai 3 minūtes. Bija fine, gan jau viss dzīvoši. Pēc tam 3 minūtēm viņš man izķeksē ārā un saka, ka to kā, nešancē tā katetra, neiet kontrastvielu iekšā. Labi. Un ko darīsim? Viņš saka, liksim jaunu katetru, šito veco ņemsim ārā, jo viņi tāpatās nešancēs. Viņam saka, tā kā, lai viņš uzmanīgi ņem ārā. Viņš tā kā, cik varēdams uzmanīgi viņu izņem, bet tāpatās viņi ir kaut kādi sačakarēti, un es vienkārši jūtu katru to mikromilimetru, kā viņi vienkārši nāk no manas rokas, no manas vēnes ārā, vienkārši fucking sāp. Savāca savus pekeļus, aizdodos atpakaļ uz busiņu, aizbraucam atpakaļ uz oriģinālu ēku. Skāpjot ārā no busiņa gandrīz nojaucos, bet filigrāni tomēr kaut kā savācos. Aizkonkurēju līdz savai nodaļai, aizkonkurēju līdz savai palātai, bet es tā kā apsēžos un pat nepārģērbjos uz gultas drēbēm, jo man viss ir apnicis, es gribu prom. Ienāk palātā viena no tām manām 2 ārstējošajām ārstēm, prasa, kā man ejot. Es saku, slikti. Prasa, kas par vainu, tad viņai pastāstīja visu par to, ka tas spilvens un sēga, ka es esmu princese un tā kā es esmu izleps un nav vērti gulēt.
pastāstīja par to, ka jau vairāk kā 24 stundas man vienkārši nenormāli sāp spranda galva un ir slikti duša, un tās zāles nepalīdzēja. Un tad par visu katedras epopēju un visu to, kas neesmu normāli ēdis, vienkārši jau cik dienas jau visur ir gaļa ar gaļu. Es teicu, ka es gribu mājās, man te tikai sliktāk paliek. Uz ko viņa tā kā atbildēja, ka nesot domu man nākamajā dienā laikam laist mājās. Tas, ko man bija tāds, ka tā kā, šoreiz var tā kā paciesties, bet, es labprāt dotos šodien. Tad viņi tā kā izdevās projām sazvanīties ar otru ārstu, tā kā noskaidrot, vai var man laist. Pēc brītiņa viņi atnāk atpakaļ, saka, tā kā, otra doktori ir parunājuši, un esot piekritus, ka tā kā, labi, baidīs man mājās šodien vienkārši. Es sapakojos, Dana pieteicās atbraukt pakaļ. Pats es tur nevarēju īsti tās summas un maisas panest, vienkārši tos palīdzēja Dana aiznest līdz mašīnai. Es tikai kunkurēju aizmugurē vienkārši ar savu mugursomiņu. Bet, izejot ārā, uzpūta tāds maigs vējiņš un saulīti iespīdēja sejā un bija tāda sajūta, ka es esmu apmēram gadu bijis cietumā, nevis dažas dienas slimnīcā tikai. Mājās klupot un krītot un visādi citādi izlojoties, es kaut kā tiku līdz guļamistabai. Turpat arī vienkārši sabruku gultā. Laimīgs, ka esmu mājās, vienkārši parubījos. Pamodos kaut kādos 5 no rīta, lai netrācētu Danai, vienkārši pārvācos uz viesistabas dīvānu. Tur kaut ko, bet beigās atcerējos, jānoņem tas plāksters vienkārši tai rokai, kur tā sačakrētā katedra bija. Noņem to plāksteru un tadā! Roka ir lupatās, pakustināt tā kā īsti nevaru, tā kā pacelt ar viņus vispār neko nevaru. Tur iztaisnot īsti nevar, un tur viņi nesāp tikai kaut kādā vienā noteiktā leņķī turot, un tā kā viss ir slikti. 12. martā man atkal bija jāatgriežas atpakaļ slimnīcā, tā kā parunāties ar ārsti, tā kā visi tur mani rezultāti un visu analīzes, viss ir atpakaļ. Nomierināja, ka kopš iepriekšējā MRI augustā sliktāk nav palicis, again. Nav arī labāk, again. Koncīlijas lēms, ka tā kā, gan nevajadzētu rakņāties tajās manās smadzenēs, jo tā vieta, kur tā kā, no kurienes jāņem tas paraugs, esot baigi piņķerīgi. Un tad, respektīvi, riski esot, ka es varot palikt bez spējas runāt, dzirdēt, redzēt, kustināt rociņas, kustināt kājiņas un elpot, kas tā kā, vai kāda kombinācija no šiem vienkārši, kas tā kā neviens nav baigi tāds uzrunājošs variants. Salīdzinoši droša procedūra. Teicu, vai turpinu dzert savu zālīšu kokteili. Vaktē vai es nesāku vairīties ar ēdieniem, dzērieniem biežāk. Tad pēc pusgada apmēram jātaisa nākamais MRI, lai vērotu dinamiku. Ja pa vidam paliekot strauji sliktāk, tad varat taisīt ātrāk. Visādi citādi, es vairs neaizmirstu to, ka dzīve turpinās. Man nav tādas funkcijas kā paskriet, ka es zinu visu, kā jākustina ķermenis, kā jāsagrupējās un tam līdzīgi, bet sajūta ir tāda, ka vienkārši tā kā ir bijis tāds maksas pakalpojums, par kurus es aizmirsu samaksāt, un līdz ar to man viņš ir atslēgts. Braukt ar velosipēdu neesmu mēģinājis, bet zinot manus gļukus ar redzi balansiem, roku, kāju, vispārējo vienkārši nebūtu prāta darbs mēģināt laikam. Vairāk kā gadu, vai šķiet, es visu redzu dubultā. Brīžiem arī nefokusā. Ar iešanu man ir kā pa kalniem. Ar to domājot, ka tā kā, es arī uz līdzenu asfaltēju kā pa kalniem. Diezgan ātri beidzas enerģija. Un tad tā kā sāk tur kājiņi ķerties aiz zemes vai tur kaut kur es tur mēdzu reizēm krist un izloties un atsisties. Un tā kā es vispārēji mēdzu arī arvien vairāk kaut kur tā kā nojaukties vai atsisties vai kaut kas tam līdzīgs. Vai vienreiz amizantā kārtā es gandrīz noslīku dušā. Tas prantas sāpes ir atkal atgriezušās. Tā kā diezgan mokošā veidā spranda galva pa lielam sāp visu laiku. Ir kaut kāda brīža, ka tā kā, ar kaut kādām zālēm es to notušēju, jo ir kaut kas jāpadara un jāpaveic un tā, bet principā konstanti sāp. Vilmāņa arī nešancē, līdz ar to es esmu diezgan normāli uzbarojies. Bet, jā. Tas nepalīdz arī fizisko aktivitāšu neiespējamība un trūkums. Tā kā sanāk arī diezgan daudz stundas pavadīt pie datora, un tas arī ir mazliet mokoši. Jo vairāk stundas strādā, jo vairāk atsakās pirkstiņiem motorika, līdz ar to tā kā, ir grūtāk kaut kādas lietas precīzi izdarīt.
Nu, plus arī vairāk stundas pie datora, jau vairāk sāp spranda un galva, un tad vairāk tas arī tā kā, ietekmē nākamajā dienā to, cik ļoti sāpēs spranda un galva. Alkohols arī tā baigi vairs nepanesu. Nē, esmu baigies fans stipriem alkoholam, bet alus manu dienu garšo. Un, kā jau Mērfija onkuls lēmis, tad alus ir rūkstošs dzēriens, un manā gadījumā nevajadzētu lietot rūkstošs dzēriens. Bet es reizēm tik un tā iedzeru pa pāris kausiem alus. Vienalga, alkoholisku vai bezalkoholisku, un tad šitien vienkārši tāda sajūta, ka tiešām piepampst un vienkārši noslēdzās. Mazliet paralizējoša sajūta sprandā, kaklā. Grūtāk arī paiet. Un arī nākamajā dienā tad ir pastiprināts iespējas, ka sāpēs spranda vairāk un galva. Ja es iepriekšējā dienā esmu dzēris kaut ko rūkstošu alu. Kaut kur gada sākumā, janvārī, februārī, martā es tā baigi neplānoju neko tālāk par martu, jo bija rītīgi slikti, un tagad pēc slimnīcas un ar visām zālēm ir bijuši labāk. Bet arī labās dienas nav vairs tik labas, kā bija agrāk. Agrāk labā diena nozīmē, ka palielam visu var funkcionēt un darīt un tā. Tagad ir vienkārši tā, ka labās dienas vienkārši nav tik sliktas kā sliktās dienas. Lai tiktu uz tā MRI septembrī, vajag nosūtījumu, jo tas gan finansiāli izdevīgāk, gan vienkārši tas tā vajag. Un to nevar izrakstīt ģimenes ārsts, cik es saprotu, to var izrakstīt speciālists attiecīgi, neirologs vai neiroķirurgs vai kaut kas tāds. Es jau sāku pamazām meklēt, vienkārši atkal pie kāda neirologa pierakstīties, vienkārši aiziet parunāties, pie reizes dabūt to nosūtījumu, kad uzpeldēt draudziņu un kaut kāds viņiem, kā sanāk, tur, jau ģimenes pazīstamais neiroķirurgs vienkārši, vai es aizejot pie viņa. Labi. $130. Nice. Ok, mēģināsim. Kad es sāku domāt par visu šo projektu, problēma, pret kuru es atdūros, bija, ka nav stāstam īsti beigu. Jo katram kaut kādam video vai īsfilmai vai visam vajag kaut kādu nobeigumu, bet man tā nobeiguma īsti nebija. Vairāk kā gads bija pagājis kopš Budapeštas, kur atteicās roka. Vairāk kā gads bija pagājis vienkārši kopš es sāku kaut ko meklēt, mēģināt, interesēties, kaut ko pārbaudīt, vienkārši vai noskaidrot, kas notiek. Gadu vēlāk es esmu bijis pingpongots turp atpakaļ un viss tikai turpina dzert zāles. Rezultāti nav sliktāki, kur arī es jūtos daņķīgāk. Vairāk kā gadu vēlāk vienkārši nav nekāda skaidrība bijusi, un tad līdz ar to tas sāk dot pa nerviem. Ja, labi nav, bet kāpēc? Kas tieši? Un tad 25. jūlijā es devos pie neiroķirurga, kurš bija sarunāts. Un tajā dienā bija filmēšana, tur mazliet aizkavējos filmēšanas laukumā, bet 10-15 minūtes, līdz nonācis pie ārsta kabineta. Pēc brītīm viņš man iesauca kabinetā. Līdz bija Laura, kura pieteicās morāli man atbalstīt kārtējā ārsta apmeklējumā un varbūt pierakstīt, ja viņš kaut ko saka svarīgi, tā lai es neaizmirstu, nepoiešu garām. Man jau nepatika tā doma par to, ka man tāda rociņa tur apmēram, bet labi. Pārējie uzstāja. Okay. Iegājām tajā neiroķirurga kabinetā, viņš uzreiz atpazina Lauru, saprata, par ko ir stāsts, kas ir par mani. Un tad viņš man palūdza savos vārdos vienkārši pastāstīt, kā viss sākās, un tad es arī sāku ar to Budapeštu un tādā garā. Vienā brīdī viņš man tā pieklājīgi pārtrauc un parādīja datorā to MRI bildi. Ja tā pelēkā daļa ir tas, kā tam būtu jāizskatās, tad iepazīstieties, šis ir, kā es viņu nosaucu, predators. Ārsts pastāstīja sīkāk par situāciju, cenšoties būt patiess, bet delikāts. Bet, laikam, ka skaidrāks tas sarunas virziens kļuva brīdī, kad viņš teica, gatavojoties šai sarunai,
es domāju, kuras būs tās pozitīvās vēstis, kuras es tev pavēstīšu, un, diemžēl nav pozitīvo ziņu. Viņš pateica, ka ir 3 varianti, kā var kaut ko darīt. Viens ir operācija, viens ir radiācijas terapija, viens ir ķīmijterapija. Par operāciju viņš uzreiz pateica, ka tas nav variants, jo 100% ka es neizdzīvošu to operāciju. Par radiāciju un ķīmijterapiju ir tā, ka, lai abas varētu droši pareizi veikt, ir jāveic leģendārā biopsija, kur nāk ar saviem plusiem un mīnusiem. un arī tad, ja biopsija ir veiksmīga, mēs saprotam, ar ko mēs tur dzīvojam precīzi, tad pēc viņa pieredzes un zināšanām viņš teica, ka ir ļoti maza procentuāla iespējamība, ka ķīmija vai radiācija vispār palīdzēs, un ja palīdzēs, tad tā neizārsties problēma. Es nebūšu vesels un ticis vaļā no tā visa. Tas vienkārši kaut kādā mērā atbīdīs mazliet tālāk vienkārši to pasliktināšanos. Neviens īsti nevarot paredzēt, cik daudz laika man ir atlicis. Bet es kā jau kārtīgs pilsonis ielīdu internetā un uzzināju, ka atkarībā no tā, cik agresīvs un kā progresē mans predators, mans derīguma termiņš svārstās kaut kur starp 15 mēnešiem un 16,7 gadiem. Bet ārsts teica, ka es varu gatavoties tam, ka ja es šobrīd varu daudz maz paiet un es varu tur parunāt un pats padomāt un tam līdzīgi, ka ar laiku tā nebūs. Tas viss degradēsies un kļūšu par dārzenīti un kaut kādā brīdī nedevilkšu līdz jaunajiem kartupuīšiem. Šis manās rokās ir svaigākais papīrs no ārsta, kas man ir, kurā pie diagnozēm ir rakstīts smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu. Plus vidēji smaga depresija. Un tad, lūk, es laikam arī esmu ticis pie beigām šiem video. Ir kaut kāds nobeigums, ir diagnoze, ir kaut kas tam līdzīgs. Nebeigsies šī filmiņa ar to, ka es ar paceltu gaisā roku būs stop kadrs kā Hollywoods filmās, un tad apakšā parādīsies teksts, ka tur noskrēja Ņujorkas maratonu, uzkāpa Everestā un kļuva par F1 čempionu. Laikam, ka viss stāsts tā nebeidzas, un šis būs viens no tiem. Bet kā vēsta senā mileniāļu gudrība, it is what it is.